sākās, bet man ir tikai labās rokas. Tu mani filmē? Tu sauc mašīnu? Ko man teikt? Paskaties, 3 cimdi labās rokas. Man ir tikai labās, man viss ir labi, man viss dzīvē labi notiek, man tikai labās rokas. Parasti visiem kreisā roka. Un vēl no pakaļ. Jā. Uģis Arfus mūsu šitajā te kanālā. Jau, tu Šmita piedzīvojumi. Man nav ko teikt. Upā mašīna. Jānis vienkārši viņam jāieremontē savu mašīnu, viņš filmē visu. Jā. Te ir viss kaut kas sapirkts, kas nav vajadzīgs, droši vien skrūves pa velti ir sapirktas. Man liekas, ka šitās vispār priekšējās gumijas gultņi. Nu, kur es mani atveda ar evakuātoru. Kur ir aizgrējis tilts. Pilnīgi jauns. Un skatīsimies, kas man ir noticis šitai pusē. Bet tur jau es zinu scenāriju. To mēs tūlīt redzēsim. Jā. Salau. Vai kas Tā, salau? kur ir Rūdi, tev kaut kāda lampiņa? Tev noteikti salauza šitie te. Un šitā es atbraucu, šitā mani atveda ar evakuātoru. Piestropēju te. Ar šito salocīju arī labi. Tu zem viņas apakšā līdi? Jā. Kā tu zem Boris var palīdzt apakšā? Nu, sāniņu varēja. Kas tas tāds? Tas ir tā kā aizsargs. Tūlīt skatīsimies. Īsnībā jau nekas nav noticies. Mašīna ir vesela. Oku tilts. Un muku viņš nolūza. Bet īsnībā, nolūza. Nu jā, viņš tur nopuva nost. Otrā pusē. It kā jau viņš turās. Tāpat diezgan dīvaini, jā. Tas dzelzs nav plāns. Jā? Nu, uzspīdi vēlreiz tās vietas. Bet uz Eibal, kāds viņam ir iemesls, ja viņš ir, reāli kaut kāds piecinieks? Kas zāģējam nost? Nozāģējis tās trubiņas novokur, ne? Uģi. Jā. Un tā mašīna kustās. Ir. Nozāģējām vienā pusē un otrā pusē. Tā. Kas tur vēl palika? Vajag jau nekas nepalika. Atspere. Jā, es vēl atspere. Visjautrākā lieta atspere. Jā. Gaidi. Jā. Tu filmē stāvi kaut kur. Tev baigi mierīgi bija, kā tā. Viņš palika tur. Patiesībā te tīri silpiever. Rūdis īstenībā bija nobijies, bet viss bija kārtībā. Rūdis vispār bija izgājis ārā, jo viņam bija bail, ka nedabūna to atspērt degunā. Bet tagad jau viņš ir apakaļ. Kas tur, kāpēc viņš nenāk klajā? Bļāķi, nahuj, kā šauj, bļē. Pasties Rūdi uz to atspērt. Ko man darīt ar viņu? Es saku, tu met viņu ārā pa durvīm. Kā es dzīvē var palīdzēt Jānam? Vai tev viņš turās tajā, viņš turās tajā, kurā viņu neaturās?
Nu šitā skrūve jāatlēž. Kura? Nu šitā. Nē, tur īstenībā ir... Oi. Man liekas, ka tilts pamet čatu. Redzēs, pametu čatu. Ko darīt? Nu, bet uzstutēt viņu augšu. Sadies savu Škodas disku. Tā nav kauns ar Škodas diskus likt uz bāras. Jāni, ja tu izšaus man to lielo logu, tev aiz muguras, tev dārgi tas maksās. Nu jā, tas jau ir pēc pasūtījums bijis. Ja šitie logi nav lēti, jā? Jā. Nu, ko darām? Tu vērā lielo Īstenībā vajag labu uģis, var īstenībā būt ritīgs mums tas tur operators. reportieris. Jā. Šēlēm blokam skrūvērā. Nē, te nav skrūve jāskrūvē. Jāskrūvē šitās te 4 nost. Kāpēc? Man liekas, jau tu, kā tu sēlēm blokam skrūvi? Šis tas ir. Sapot. Re, kur viņi ir? Redzi? Redzi, tā ir skrūve. Tu viņu ārā un viss, un mēs nolēž lejā. Davai. Un cik tur varētu būt? 19, 18. Gribās jau minēt 18, jo nav jau tā, ka dzīvē viegli parasti. Točs, redzi, Rūtis uzminēja, ka tur ir 19. Jā, bet mēs jau varam paņemt melno mucīt. Rūdi, turies! Rūdi! Tu tikai neķer kreņķi. Izskatās, ka es pārdzīvoju. Rūdi, nav 19 muciņas, ko darīt. Ev. Tā nav. Rūdi, operators ilgi kamēr nevar turēt. Viņš visu laiku seko mums. Tas tā kā kaili un nobijušies, ne, bet pliki un nobijušies, vai kas tas ir tas raidījums, ne? Uģi, kāpēc tu nerunā? Operatori nekad nerunā. Kur es liku to? Kur kāpēc nesakni? Kaili nobijušies. Es neesmu nekāds nenobijies, ja? Tas nav. Tur arī 19. Nav. Tur ir... Tur ir 18. Kur ir 18 muciņas? Paņem 18 atslēdzi. Balet nav vainīgs, dzīvo laimīgs. Oģi, kā tev iet? Baigi labi. Pasties uz Rūdi. Kurš to tiltu ķeris tagad? Nu, pagaidi. Labi, labi. Pagaidi, man pilns acis miltī. Pagaid, iedošu. Kas te? Ko vajadzēja darīt? Es paņemšu ar uzgriezt un uzspiedīšu un tev varēšu... Dzirdi? Es varu uzgriezt un uzspiedīšu un tev šitā arī iznāc ārā. Ja? Un tad es turu šito pusi un tu iesi pēc tās pagalītes un turēs otru pusi. Jā. Kas man nīties? Paga, kas man jādara? Ja es skrūvēs, es uzspiedīšu un iznāc ārā. Skrūvēs skrūmašīnu. Pēc kā mēs kā indieši ar galvu pieturam tiltu. Paga. Es gaidu. Es joprojām gaidu. Es esmu baigā gaidu. Labi, es tā jūtu, ka plītās to tiltu pats nocaušu. Izdara pats dēls izņēmās. Tev tā trubiņa vēl ir? Kā trūbīt? Tu nozāģēji to trubiņu? Nozāģēji, jā, ne. Jā, nozāģējās. Viņa te ir ielīta. Pagaidi, skaties.
O! Tas pagaid, normāls sportists. Borisa Puveklis. Pagaidi. Bet iedomājies, cik viņš gadus, 2001. gada, kura, cik gadi mašīna? 25. 25 gadi nogāja tilts, un varbūt pusi no savas dzīves viņš nogāja pa Latviju, pa mūsu sāļiem. Tagad mēs izpakosim šito. Viņš jau rekur ir metināts. Es metināju. Tad jau tu zināji. Parādi. Redz, kur ir ap pļūtiņš pa perimetru un pļūtiņš no iekšpuses. Tāpēc, kad es jau viņu vienā gadā es ieraudzīju caurumus, es zināju, ka skatītē man pateiks, atā, man Viņi šito nepamanīja. to uzpļūtīto nepamanīja. Bet, ja Bora būtu lidojošā mašīna, viņa baigi labi izskatīt. Jā. Tāda pievilcīga. Es īstenībā šodien ielikšu vienu citu mašīnu, kur tas viet 500, varbūt man tādu tiltu vajadzētu. Jaunu tiltu. Jā. Ko tu domā, es tev? Man taču tā mašīna ir 7 gadi, es vēl gribu 17 nobraukt. Es domāju, tu šropu nopirkt. Nē, Cik maksā jauns tilts? 100 eiro. Es nezinu, vai viņš ir no papīra, nevar saprast. Nē, viņš ir Pakistānā pelnos izlietis. Kā tu zini? Šitas ir oriģināls. Jā, vārds. Nē, nu izskatās jau, pasties par šitā visu formatiem, visiem tēlēm blokiem tādas. Nu, viss tā kā... Tā kā vajadzētu pasēt. Nē, ir savādāk. Sanāk. Kura puse? Šitā tā puse, jā, ir savādāk. Šitas ir bijis vairāk klātē, rekur baigās ķirme. Tā liekas, ka Jānis vienos naktī jau būs braucējs. Vispār viņš teica, pacels mašīnu, paskatīsies, kas tur ir. Tieši tā tas parasti arī Jā, notiek. bet mēs jau nevaram salikt, tad vienīgais jāliek šitās trubiņas atpakaļ. Man viņas jau nepatīk, un šitas jau, kad se tek, tas jau nav labi. Ha! Tas jau nav labi. Un tad viņi ir cauri. Tas sanāk, ka man nebūs aiz bremžu. Jā, viņi ir cauri. Redzi, man viņu vajag tagad uz nakti aizspiest tev. Ko? Rūdī, mums to stresa plēvi. Te tev arī jau pēc daudz. Stresa plēvi. Rekur tev pēc daudz. Nestreso arī. Pārspied trubiņu jauno. Mitra viņa vēl nav, bet šitie viņi ir ritīgi klāt. Es Ko tu nevaru. vari stresot? Vai tev kā nav ritīga to mašīnu? Uzdroģi ar šito tembiņu. Ir labs. Viens man likās, kad viens ir Nē, beigts. viņš ir labs. Viņš ir beigts. Nav. Un taču nav labs. Un kāpēc viens man grabēja? Šitas ir beigts. Redzi? Redzi? Nu, viņš nav galīgi beigts. Tu paspied, cik ātri tu var uzspiest augšu. Nu, bet kamīšu uzdevums ir mierināts, lai ne jau tur. Šitas ir beigts. Tas ir beigts. Viņš ir sliktāks, nevis beigts. Ai, es nevaru man jau. Nevajag to trubiņu aizspiest, ja? Kāpēc es nopirku šitās 4 skrūves pasaka? Kāpēc man likās, ka es ņemšu no visu ciltu? Es nezinu, kāpēc tu gribi ņemt nost. Es nesapratu. Nē, ja tu gribi sev problēmas dzīvē atrast, skruvoju viņas vaļā. Cerams, ka viena tev aprausies un tad sāksies seks. Seks ir labs, to dara mamma pats. Ko? Šitā būs klāt, bet skrūvis. Bet tad tu saki, kad es tās skrūvis dabūšu nost? Dabūs.
Rūdis saka, kad es dabūšu skrūvis nost. Ārā. Ko tu, Uģi, saki? Jā. Ko es saku? Hui viņu zina. Izprintēs, ne, bet izprintēs gultnīt, un tad ir trr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 
Īstenībā, ja to piemetina apakaļ, varētu arī tiltu aizvest apakaļ. Būs jau labi. Jāliek kopā. Vienīgā šaize, jā. Man liekas, ka šitās trubiņas točni jāskrūvē vaļā. Un šitā ir jau čupā. Iztecēja. Uztaisīja 36. Pagaidi, es pamēģinu. Ej, dīrs, bļē, nopietni. Pohuj. Pagaidi. Tā. 30 cik jāuztaisa? Var? 30 sekundēs? Jā, bet tu saki, kad sākās. Aiziet! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Stop! 31. Sapīs auto. Nu, tagad mēs ar putekļpūcē iztūksim to visu grīdu. Šito te. Un pieslīpēju, tie caurumi paliks, tā var aizpakelēt. Bet neko, viss būs kārtībā. Kaut kur ir švīkas, kaut kur ir kaut kāds salaidumi. Var redzēt, bet nu būs labi. Šitas aparāts īstenībā ļoti labs, ar viņu beigas ar diezgan labi šito te pieslīpēt. Es viņu noīrēju. Un okur lielais ir 80 kg. Viņš šitāda lenta viņam nāk. Šitāda te apaļa. Apaļa lenta. Vienkārši nāk nost. Un var uzlikt viegli virsmu. Tā viņš turās. Un tā viņš tīras. Šino te slīpē, kad tas maiss iepūsās. Es te palaidu viņu. Tev okur nāk līdzi šitāds te rezerves. Okur pagarinātājs, viņš jau baigi labi. Viņš jau vādu iedeva diezgan rītīgi līdzi. Un tas ir labi, jo savādāk, ja nebūtu šitāņš vats ar parastiem pagarinātājiem, nebūtu ārstams. Tā nu, ņemu krāsoju tagad grīdu, bet ar mūsu pašu laku es jau tā. Mūsu pašu laka. Rilaks, Rīgas laku rūpnīca, Neokron M pusmatēta. Īstenībā uz ūdens bāzes ļoti labi klājās. Es teikšu, ka diezgan labi. Nu tāda. Un smirdīgi nav. Galvenais nav visa māja pēc tam tādā tā kā smakā. Es te pielēju bišķīt, te nevajag baidīties, es pielēju bišķīt pilnu to kaut kādus spraudziņus, lai ir, un viss, tad noiešu malu, un viss, un tagad turpināšu krāsot ar ūlīti.
Pieliešu pilnu un iešu ar rullīti. Kur man rullīts. Šitāds tie matiņi tādi maziņi, nav lieli. Pieliešu tūlītās klāt un noiešu visu perimetru. Tāda viņa noslīpēta ir smuka. Matēta, nav spīdīga, bet matēta. Ideāli. Būs super. Un tad uz veikalu pēc detaļām. Tā man šodien būs, un tad vēl bora jāsaskrūvē. Vilna visa diena. Nu ko, pienācis tas laiks. Oi, viena lieta aizmirs. Nopirkt ABS devējs, dačiks. Bet nu labi, es viņu pagaidām varu nolikt maliņā un pēc tam nopirkt. Būs jau labi. Tā, trubiņas man jaunas, viss ir jauns. Šitās es visu pasūtīju jaunu. Baigi nečakarējos. Ar no tām vecajām neņemšu, jo jaunās, jo tās laikam ir oriģinālās, te es nopirku 5 metri. 5 metri, nezinu, varbūt 6 vajadzēja, bet paņēmu 5. 4,7 kaut kas tur bija. 4,75, ja te ielikt iekšā komatu, tad sanāktu, ka 4,75. Tur ir punktiņš. Šite punktiņš. Komats. 4,75, 5 metri paņēmu. Izmaksāja 13 jūrīši. 13 jūrīši izmaksāja. Tad šitiem man izmaksāja tā borai. Šitās ir atsevišķās trubiņas, es tieši tādas gribēju. ABE. Viņas man izmaksāja, laikam, 11 eiro katra. 11 eiro. Labā un kreisā puse, jāskatās, kurā pusē. Un es paņēmu Feibi Dot 4. Un savienojumus aizmirsu mājā. Labi. Tā savienojums šitas man ir, tas man vajadzīgs. Blīn, savienojums aizmirsu. O tā ir, ka tik daudz, viss kaut kas jādara, un aizmirst savienojumus. Nu labi. Cerēsim, kad es tikšu galā bez viņiem. Varbūt, kad viņi nevajadzēs. Nu, tad redzēs tūlīt. Šitos griezīs te nost visas. Šito vaļā. Un miers. Baigi neņemsies te. Ko es izdarīšu? Es jau visu vakarā atvienoju, mainīšu abas, jo šito te tumšs, šito nevar dabūt, viņi negriežās. Es domāju, viņš tur ir, protams, ka pie kuzava klāt, bet izvērt cauri var, lai viņi tur karājās kaut kā. Es viņu mainīšu vienalga nost, es domāju, kapāri nomainīšu, lai viņi sāks tecēt vēl atkal problēma normāli noņems nost, uzliks te jaunu, te jau man ir savienojums, kur 2 gabali nebūs nekāda problēma. Un viss ideāli. Ot. Jāņem nost, tik jāpamēģina šeit atskrūvēt, es domāju, ka viņš laidīsies vaļā. Būs ideāli. Ot, vēl čakarējos. Šitāds aparāts 4,75 vēl tādām trubiņām. Ot, es uztaisu šito te, kur viņš uztais tādu galiņu smuku, tādu kā sēnīti. Viss. Vienu trubiņu es jau uzliku, ko jau savienoju visu. Es nezinu, vai tek vai netek. To neviens nezina. To nezina neviens. To neviens nezinās. Tad šitien jāpievieno, kur jau viena ir. Tad dabūju bāku, stīpas ņemt nost. Kur
augšā atskrūvēju. Viņas kuzavā tur jau skrūvējas labi. Nu, kur jau uzpresēju, un tā es tagad ievilkšu un aizvilkšu līdz galam. Es nopirku, gribēju 4 metri, bet nopirku 5. Un laikam tā vien ir, 5 metri būs ideāli, jo savādāk, es laikam ar kaut kādiem 4 metriem netiktu, bet ideāli. Viss salikšu, viss super būs. Ir tā, ka citi liek nevis strubiņas, nevis 4,75 mm, bet ir, kas liek uzreiz 5. 5 īstenībā, kāpēc ir labāk? Man liekas, ka labāk, jo tāpēc, kad ir tā, kad tu spied uz to pedāli, tas, es domāju, tas lielais daudzums bišku vairāk bremžu eļļa iet uz bremzēm ir ideālāk. Nu, tā kā man liekas, kad ir labāk nekā pa mazu caurumtiņu kaut ko mēģini nobremzēt. Nu, tā, bet citi liek, es domāju, kad es liktu, bet, ja ir, 7,75 tā trubiņa, 4,75 dirši te visu laiku. Bet tā īstenībā labi, tikai jāliek kopā. Redzēs, šodien paspējuši, liekam, arī tiltu pielikt, tik kā vajadzētu arī izbraukt ārā. Un kādu Rudolfs workshop ir iegādājies karčerīti. K5 ar visādiem uzgaļiem, kaut kāds traki profesionāls, vienkārši ļauka, un ka varēs mazgāt tagad. Bet es ne par karčeri, es par savējo tiltu auto, par savu auto tiltu. Te es ieliku buksi, kamēr liku iekšā, tikmēr jau tāda palika. Ieliku tiltā buksi, te izrādās nāk, viņa tā kā tā ieiet iekšā tā, viņai tāds šķēlums ir pa vidu, un viņai tikai vide pa vidu, jo šitas ir oriģinālais tilts, un šitam arī tāda buksa pa vidu. Man liekas, ka viņas ir mūžīgas, nekas tur nenotiek viņai, vienkārši tādas var nopirkt, ja tu nezini, tad tu neieliec, izrādās viņam ir jābūt, man viena lieka tagad ir, rezervē neko jāceļ iekšā ir. Redzēs, kā sanāks. Tad man ir šitāds aparāts. Tas mans slavenais aparāts. Es tik pacelšu. Viss. Un būs iekšā. Amīšus sarūsējuši pa ziemu. Protams, kas tā. Īstenībā, ja ir šitāds aparātiņš, tad var pats visu iecelt. Un, kur jau es ieliku amīšos, lai karājās, tūlīt piepacelšu tev uz augšu. Šitā te, kur un ielikšu skrūvi. Un viss tilts ir iekšā. Smags viņš nav, tāpēc nebūs tik traki. Jāliek te kopā. Nu tā, īstenībā lielāko daļu saliku. Varbūt varēja arī nepirkt šitos te jaunus, jo šitie oriģinālie Audi Volkswagen. Te pa to redzēt, kur ir Audi un Volkswagen virsū. Ja godīgi, es varēju pat atstāt, viņi ir tik daudz nokalpojuši, bet viņi joprojām ir ļoti labā stāvoklī. Nu, tādi tiešām labi. Viņi bišķīt ir aprūsējuši, bet es varēju arī nelikt, jo oriģināls vēl joprojām ir oriģināls, jo tajā pašā laikā es uzliku jaunus, baigā izvēle viņiem nebija. Viņi maksāja tur kaut kādus 20 eiro laikam šitie te. Nu, es neteikšu, ka viņš ir baigi, viņš pirmām kārtām šitas gultnes ir novilkts, viņš tā kā negriežās, ja šitais
ir pievilkts un viņš kaut cik tā kā vieglāk griežās, tad tajā pusē viņš negriežās. Es nezinu, kāpēc, varbūt atšķirība ir gultnī vai kā, bet es nebūtu, varēja likt vecos oriģinālos un viss ir uzreiz cita lieta, jo man liekas, ka tur baigā atšķirība nav, jo viņš tā kā nezinu. Galvenais jau, ka tos gultņus nost jau arī nevar dabūt. Īstenībā, ja viņš šitā te pievelkās, tad tur nost neko nevar dabūt. Viņš tur tā arī pieaudzis stāv. Man liekas, ka viņš kaut kāds, nezinu, kas viņu ražo, droši vien kaut kāda kreisā firma, nezinu. Jo, kas te rakstīts? BTA, te nav pasta zūset. Nekas nav rakstīts, kur viņš ir ražots. Pilnīgi nekā nav vispār rakstīts. Pastezu Audi Volkswagen. Kur nav nejausmas. Kas viņu ražo, nezinu. Tā, kad šodien jau ir 2. diena, rīt būs 3. Un jāpabeidz droši vien būs, jo redzēs, tas gultnis droši vien ilgi neies, tā, kad viņš nobruks, es laikam mainīšu, likšu tomēr uz oriģinālajiem apakaļ tiem galiem, kur gultnis stiprinās un miers, jo, šitie, kas ir, es pilnīgi uzdzinu, otrā pusē es uzdzinu virsū, jo viņš tā kā oriģinālajam grūti ir, bet viņš vismaz tā kā uzliekās, tu vari tā kā uzstumt un noņemt viņu, jo viņš jau tur pievelkās, tur tāpatās tās kustības vispār nav. Tāpēc es saku, ja ir kādreiz jaucat ārā maina, tad liekat tos pašus oriģinālos, viņi toči 100 reiz labāk. Ja nav apsistas vītnes, liekat to pašu. Tad vai rītdien nākamā diena. Tā, interesantākais ir tas, kad man nav šitā te tāds atspērīts nāca, man viņas nav. Viņas tur nolūzuši šeit iekšā te tādas, kas tura širo trosīti. Ot šita te. Varbūt var redzēt, varbūt nevar redzēt. Es tūlīt nevaru. Pastīšos, ar ko te var redzēt. Jā, ot, šite te šeit iekšā, viņš tā kā ieliekās plauktā, tajā tiltā iekšā. Uztaisīja no šitāda bremžu klucis, šitais gals ieiet iekšā tajā tiltā, un ar šitiem te tādas 2 austiņas es vienu nolauzu, es viņas noborēju nost. Un es tik saspiežu vokur, un viss, viņš nekur nepaliks abās pusēs. Tad, jā, trubiņas es saliku jau kā vajag. Šitā ir jābūt trubiņām. Ot, tulīt pielikšu. Un viss bremzes jau ir. Muku saliktas visas. Šitas viss ir, jāieliek atspēris un jāpumpē bremzes un viss. Un tad jau būs finišs taisnīte jau gandrīz ir. Un tā tik jāmauc, Rūdi, pastāst, ko tu dari. Meklēju skrūvu lielu samarezu, kas tikko nokrīt. Kas tev zvana? Neviens nezvana. Filmē vidosiku? Jā. Es šķiroju skrūvas un viss liekās skrūvas dāvinu Jānim Šmitam. Ideāli. Es vēl joprojām mēģinu mandīt pa šito te. Te tagad likšu iekšā to atsperi. Te ir tāds, tā kā tāds neta puļķīts.
Ne te tāds izbīdījums oriģināli atsperēm tāds okur, bet viņš neiet tur iekšā. Oriģināli tiltam ir tāds tā kā caurums, viņš ir oriģināls, bet te tā kā kaut kā nav. Es pamēģināšu kaut ko uztaisīt pats. Praktiski viss ir salikts. Te ir pievilkts. Viss ir. Tikai vajag savienot. Ielikt atsperis un palaist tajās dzīslās to šķidrumu. Tu jau viņu ar lietu iekšā, lai viņš jau sāk iesūkties. Tā mums te iet tik močī kā tamagočī. Kā naktī nenomočī. Vai ne? Ko? Jā. Kā pelnu šitē. Nu, šitā te vajadzētu būt caurums ir. Hop, un tas puķis iznāk ārā. Nezinu, vai pareizi. Apmēram ir. Nu ko, visu savienojam. Te viens gatavs spaidītājs. Jā, es esmu ritīgs pedāļu spaidītājs, pedalizētājs. Nu ko, davai? Uzpumpē. Saka, ka tu spied. Spiežu. Davai. Spiežu. Nu tā. Ir pabeigts auto šitā te lielā būvniecība. Ir izdarīts viss, kas var izdarīt. Ir atgaisots. Mans asistents ir saspaidījis pedāļus. Tagad viņš lietprotēs tajā lietā. Ja jums vajag kādu, tad dodiet man ziņu. Es jums viņu aizsūtīšu. Lai viņš paspaida pedāļus. Laidiet mani lejā. Šito te, bet ot pedāļi mums ir saspaidīti. Viss samainīts. Un tā tik jāripo, tā tik jāripina un jābrauc tā. Kamēr ar man kaut kāda puņķaina visu laiku, bet labi, davai čau visiem turās. Tad jau līdz nākamajam video.